So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 14, the story of King Vena, text number 16. Tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 4. dziedājuma 14. nodaļas 16. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa te ma vinashet vira prajanam shema lakshana yasmin vinashte nripati aishvaryat avarohati. Sate ma vinashed vira prajanam shema lakshana yasmin vanashte nripatir aishvaryad avarohati. Sate ma vinashed vira prajanam shema lakshana yasmin vanashte nripatir aishvaryad avarohati. So that spiritual life, Tā garīgā dzīve, te by you, tevis dēļ ma do not netiks, vinashet, let it be spoiled, izjaukta. vira, O hero, Ak, varoni, prajanam, of the people, cilvēku, chema lakshana, the cause of prosperity, labklājības cēlonis, Yasmin, which kas vinashte, being spoiled, tiekot sabojāts, nripati, the king, valdnieks, aishvaryat, from opulence, no pārpilnības, avarohati, falls down. krīt lejā. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The sages continued, O great hero, for this reason you should not be the cause of spoiling the spiritual life of the general populace. If their spiritual life is spoiled because of your activities, you will certainly fall down from your opulent and royal position. Purport. Formerly, in practically all parts of the world, there were monarchies. But gradually, as monarchy declined from the ideal life of religion to the godless life of sense gratification, monarchies all over the world were abolished. However, simply abolishing monarchy and replacing it with democracy is not sufficient unless the government men are religious and follow in the footsteps of great religious personalities. Tulkojums. Gudrie turpināja. Ak, dižais valdniek, šī iemesla dēļ tu nedrīkst kļūt par iemeslu tam, ka tavas tautas garīgā dzīve tiek izjaukta. Ja viņu garīgā dzīve tiks izjaukta tavas rīcības dēļ, tu pilnīgi noteikti kritīsi no savu pārpilnīgā un karaliskā stāvokļa. Skaidrojums. Agrāk praktiski visas pasaules malās pastāvēja monarhijas, bet pakāpeniski, tā kā monarhi novirzījās no ideālā reliģiskās dzīvesveida un novirzījās no ideālā reliģiskā dzīvesveida uz bezdievīgu maņu apmierināšanu,
Monarhija visā pasaulē tika atcelta. Tomēr monarhiju atcelšana un to aizvietošana ar demokrātiju nav pietiekoša, ja vien valdības vadītāji nav reliģiozi un neseko dižanu reliģisku personību pēdās. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, at the present moment, the entire world is suffering due to bad government. Un tā šobrīd visā pasaulē cilvēki cieši tā iemesla dēļ, ka valdības ir sliktas. Yad yad acharati shreshtas tattadeve charojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Whatever the great man does, the common people follow in his footsteps. Jebkas, ko dižens cilvēks dara, parastie cilvēki seko viņam pa pēdām. Whatever standard he sets by exemplary acts, Jebkādu standartu, kādu viņš ar savu piemēru rāda, the entire world pursues. tam seko visa pasaule. Therefore, when the leading men of the society are rogues and rascals, Un tāpēc, ja vadošie cilvēki pasaulē ir nejēgas, the entire society becomes rogues and rascals. Rogues are cheaters. un visi cilvēki pasaulē kļūst par nejēgām un krāpniekiem. So have you ever wondered why the world is so miserable right now? Un ja kāds uzdod sev jautājumu, kāpēc pasaulē ir tik nožēlojamā stāvoklī šobrīd? It's because the leaders are not qualified to lead. Un iemesls tāpēc, ka līderi nav kvalificēti vadīt. There's a huge breakdown on every level of society. Marriages don't hold together. Even children and parents, they break apart. It's just a hellish nightmare going on everywhere right now. Un visur viss brūk, un to mēs redzam, piemēram, ģimenes jūk un vecāki ar. Because we don't have the common center. Un tāpēc, ka mums nav kopīgs centrs. That center is not there. Ishavasham idam sarvam yatkincha jagadam jagad. Tena chaktena magrada kashasvid this way. The God-centered society is non-existent. Un neeksistē sabiedrība, kuras centrā ir Dievs. Unless you have a common center, the whole thing doesn't hold together. Un ja nav kopīgs centrs, tad kā gan kaut kas var turēties kopā. Ishavasham, we have to bring back the God-centered society. Un mums ir jāatgriežas atpakaļ pie sabiedrības, kuras centrā ir Dievs.
We need leaders who are purely God conscious. Un mums ir nepieciešami līderi, kas ir pilnībā Dieva apziņā. And then the people will be inspired to become God conscious. Un tas iedvesmos arī pārējos cilvēkus būt Dieva apziņā. Without that common center, it's just conflicts everywhere. Un ja nebūs šis te kopīgais centrs, tad regulāri būs visādi konflikti. Klesha desha, a place full of conflicts. Tā ir vieta, kas ir pilna ar konfliktiem. If you take a rock and throw it into a pond, Ja jūs paņemat akmeni un iemetat to dīķī, and somebody else throws a rock into the same pond, un ja kāds cits iemet citu akmeni tajā pašā dīķī, and somebody else throws a rock into the same pond, un vēl kāds paņem akmeni un iemet tajā pašā dīķī, each rock will produce a series of waves coming out from where the rock hit the water. un katrs akmens, no katra akmeņa radīsies tādi viļņu apļi. These waves will actually conflict with they'll clash with each other. Un šie te apļi savā starpā sadursies. But if you everyone throws their rocks into the same place in that pond, Bet ja visi savus akmeņus samet dīķī vienā un tajā pašā vietā, then there's no conflict. tad nav konflikta. So this we have to learn. Un tas mums ir jāapgūst. We have to learn how to center ourselves on God, you see. Mums ir jāapgūst tas, jāiemācās tas, kā centrēt sevi ap Dievu. In other words, if you live for yourself, Citiem vārdiem sakot, ja jūs dzīvojat sev, if you live for your own sense ja gratification, jūs dzīvojat tikai sev maņu apmierināšanai, you're a fool jūs esat muļķis. because you can't be satisfied. Tāpēc, ka jūs nevarat gūt apmierinājumu. It's like the hand and the body. Tā kā, piemēram, roka un ķermenis. The hand thinks, well, I want to enjoy the food, Un roka domā, es varētu baudīt ēdienu. but I don't want to serve anyone else. I just want to enjoy on my own. you see. Bet es negribu nevienam kalpot, es vienkārši vēlos baudīt pati. It takes the rice and it squeezes in between the fingers, you see. Un paņem rīsu un cenšas to izspiest caur pirkstiem. I want to get all the nutrition out of this rice. I don't want to share it with anybody. Es vēlos visas tās vērtīgās barības vielas, uzturvielas iegūt tikai pati un nevēlos ne ar vienu dalīties. How much nutrition can the hand get from the rice by squeezing it in the finger? Un cik tad daudz tās barības vielas roka var iegūt vienkārši mīcot šo ēdienu? It can't get any nutrition. Tā nevar iegūt neko barojošu. But when that hand intelligently knows, I have to feed the rice to the stomach, Bet ja šī roka saprātīgi zina, ka man ir barība jāiedod kuņģim, then the hand gets the nutrition it needs, un tad roka saņem to barošanu, kas ir and nepieciešama all the tai, bodily parts get the nutrition they need. un visas ķermeņa daļas saņem visu tām nepieciešamo. So in the modern day society, due to the bad example of bad leaders, we're all just trying to serve ourselves. Un šodienas sabiedrība, raugoties uz šodienas līderiem, seko viņiem un cenšas kalpot vienīgi pati sev tikai. I'm trying to serve myself, you're trying to serve yourself, you see. Es cenšos kalpot sev, tu centies kalpot sev. And this way we're all frustrated, we're all miserable. Un tādā veidā visi ir satraukti, visi ir nožēlojamā It's stupid, stāvoklī. it's asinine. Un tas ir stulbi. Try to enjoy separately, you see. Censties baudīt atsevišķi. You cannot enjoy separately. Jūs nevarat baudīt atsevišķi. Try to understand this point. Centieties to saprast. If you want to be happy, Ja vēlaties būt laimīgi, if you want to be satisfied, ja vēlaties būt you apmierināti, have to serve the complete whole. jums ir jākalpo kopējam veselumam. You are part of the complete whole. Jūs esat daļa no kopējā You veseluma. cannot enjoy separately from serving the complete whole. It's impossible. Un tāpēc jūs nevarat baudīt atsevišķi bez kalpošanas veselumam. In this world, everyone thinks they can be happy in simply serving themselves, but that's why this material world is called fool's paradise. Šajā pasaulē katrs domā, ka varēs gūt baudu kalpojot tikai sev, bet tas tā nav, un tāpēc šo te sauc par muļķu paradīzi. You cannot be happy trying to enjoy your own. It's impossible. Jūs nevarat kļūt laimīgs baudot tikai pats. Therefore, take words of wisdom Un tāpēc pieņemiet šos gudros vārdus, coming from the bona fide spiritual master, kas nāk no patiesa garīgā skolotāja, who is genuinely your well-wishing friend. kas patiesi ir jūsu patiesa draugs. He has nothing at all against you. Viņam nav nekas pret jums.
He simply desires that you should become unlimitedly happy. Viņš vienkārši vēlas, lai jūs būtu bezgalīgi laimīgi. So take the words of the bona fide spiritual master. Un pieņemiet vārdus no patiesiem Learn garīgiem how skolotājiem. to dovetail your self-interest with the interest of the Supreme. Un mācieties, kā savas personiskās intereses salāgot ar augstākā Your personiskajām interesēm. self-interest is not denied. Jūsu personiskās intereses netiek noliektas. The hand's enjoyment is not denied. Tas, ka roka grib baudīt, tas netiek noliekts. But the hand enjoys by giving enjoyment to the belly. Bet roka bauda, dodot šo te baudējumu vēderam, When kuņģim. the hand agrees to feed the belly, the hand gets all the nourishment it needs. Un tad, kad roka piekrīt barot kuņģi, tad tā saņem visu In this uzturu, world, kas nobody wants to nepieciešams. be a servant. Neviens nevēlas kalpot. Servant is considered a bad word. A servant? Un šodien vārds kalps tiek uzskatīts par sliktu vārdu. Some low-class worker, a servant. Tas nozīmē kaut kāds zema līmeņa strādnieks. Nobody wants to be servant. Everybody wants to be master. Neviens nevēlas būt kalps, visi vēlas būt kungi. But actually, we are not master. There's only one master, Bet patiesībā mēs neesam kungi, jo ir tikai viens kungs. and that is God. That is Un Krishna. tas ir Dievs, tas ir Krišna. So don't try to be the master. Necentieties būt kungs. Just try to learn how to be the servant. Vienkārši centieties iemācīties, kā būt kalpam. That's how you realize unlimited happiness within your heart. Un tas ir veids, kādā jūs varēsiet iegūt bezgalīgu laimi savā sirdī. I am simply begging you, Es vienkārši jūs lūdzu, do not go on cheating yourself nemēģiniet sevi mānīt, by trying to be the master. cenšoties būt kungs. You kindly learn from the bona fide spiritual master how to be the servant. Lūdzu, mācieties no patiesa garīgā skolotāja, kā būt kalpam. That will liberate you. Un tas atbrīvos jūs. Even if you're skeptical of what I'm saying to you right now, Un pat ja jūs tā skeptiski klausāties tajā, ko es šobrīd saku, make an experiment. Just try it out. pamēģiniet. Okay, for 1 week, I'm just going to experiment. I'll just try being the servant instead of being the master. For 1 week, I'm going to make an experiment. Uz vienu nedēļu es veicu eksperimentu. Es pacentīšos būt kalps, nevis kungs. I'm just going to try to serve everyone. Es centīšos visiem kalpot. I'm just trying to serve Krishna. I'm just going to do what Krishna wants me to do. Es centīšos kalpot Krišnam, vēlēšos darīt to, ko Krišna vēlas, lai es darītu. I'll just try to be the servant of Krishna, and by serving Krishna, I'm the servant of all. Un es vienkārši centīšos kalpot Krišnam, un kalpojot Krišnam, es kalpošu visiem. I should see that whatever position I'm in right now, Un es centīšos raudzīties, ka neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī es esmu it's šobrīd, not somebody else's fault. tas nav kāda cita vaina. It's my own fault. Tā ir mana paša It's my vaina. own karma. Tā ir mana paša karma. Don't try to blame somebody else for your miseries. Necentieties vainot kādu savās ciešanās. If you do, you're always going to be miserable. Un jūs tā darīsiet, jūs vienmēr cietīsiet. The secret is you blame yourself for your miseries. Tas noslēpums ir, ka jums pašam sevi ir jāvaino par savām When you ciešanām. take the responsibility that I'm responsible for my own miseries, Un jums ir jāuzņemās atbildība, ka es pats esmu atbildīgs par savām ciešanām. then you're in the position Un tad jūs esat stāvoklī, you can completely conquer them. ka jūs varat uzvarēt šīs ciešanas. The happiness you need does not depend on the external situation. Tā laime, kas jums ir nepieciešama, nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. The happiness you crave within your heart Tā laime ir jūsu sirdī, is fully available for you right now. un tā ir pilnībā pieejama jums šobrīd. You just have to adjust your attitude. Jums vienkārši ir jāpielāgo savu attieksmi. You have to learn to develop an attitude of gratitude. Un tā attieksmei ir jābūt, un tai attieksmei ir jābūt pateicības pilnai. That whatever situation I'm in right now, it's actually Krishna's perfect arrangement to bring me back to my constitutional nature as being his servant. Un jācenšas apzināties, ka jebkuru situāciju, kurā es esmu šobrīd, to visu ir izveidojis Krišna ar vienu mērķi, lai virzītu mani atkal atpakaļ pie savas sākotnējās dabas, kas ir Krišnas kalps. I can absolutely guarantee you this. Un es varu pilnībā garantēt jums lūko. When you take the mood of servant, Tad, kad jūs pieņemsiet šo te kalpa noskaņojumu, the whole world becomes transformed.
tad visa pasaule izmainīsies. The whole world becomes mystically transformed. Mistiskā veidā visa pasaule izmainīsies. When you take that mood of being the servant of Krishna, Un tad, kad jūs pieņemsiet šo te Krišnas kalpa noskaņojumu, you now enter into the world of Krishna, tajā brīdī jūs iet Krišnas pasaulē, where everything is beautiful, kur viss ir skaists, everything is wonderful. kur viss ir brīnišķīgs. So it's up to you. Un tas ir atkarīgs no jums. You want to try and continue being the master and suffer like hell? Jūs varat turpināt, censties būt kungs un ciest, You want to be a stupid idiot un būt stulbs idiots, and continue trying to be the master? cenšoties būt kungs. You see? Or do you want to be intelligent Vai arī jūs vēlaties būt saprātīgs and become the servant? un kļūstot par kalpu? That is your actual position. You are a servant. Un tas ir jūsu patiesais stāvoklis. Jūs esat kalps. Only God is the master. You're not the master. Tikai Dievs ir kungs. Jūs neesat. Just come back to being the servant once again. Un atgriezieties pie šī te stāvokļa, kad esat Try it kalps. for 1 week, Pacentieties to darīt 1 nedēļu. and you'll be amazed at the happiness that comes within your heart. Un jūs būsiet pārsteigti par to laimi, kas nāks no jūsu sirds. How you taste a happiness beyond any happiness you ever enjoyed ever in millions of lifetimes. Par to laimi, kas nāks un kas būs pārspējis jebko, ko jūs esat miljoniem dzīvju laikā piedzīvojis. Just by taking the mood of servant. Vienkārši pieņemot šo te kalpošanas noskaņojumu. Jivara Savarupahoy Krishnara Nityadas. The constitutional position of the living entity is that he is the eternal servant of Krishna. Un dzīvās būtnes sākotnējā daba ir tā, ka tā ir mūžīga Krišnas kalps. So I'm not trying to lay some trip on you. Es necenšos jūs te par kaut ko pārliecināt. I'm not trying to impose anything upon you. Es necenšos jums uzspiest kaut ko. I'm just trying to help you come back to your actual true identity. That's all. Vienīgais, par ko es cenšos jūs pārliecināt, atgriezties pie savas sākotnējās dabas. Do not think I'm trying to cheat you or exploit you. Nedomājiet, ka es cenšos jūs piemānīt vai eksploatēt. I'm just trying to bring you back to your original identity. That's all. Vienīgais, ko es cenšos darīt, atgriezt jūs pie jūsu sākotnējās dabas. Try it. Pacentieties, You'll love it. un jums tas patiks. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Are you shocked? Vai jūs esat šokā? Don't be shocked. This is Vaishnava philosophy. Tā ir Vaišnava filozofija. Yes. So, what is the first thing one should do if he decides now that, okay, now I'm going to be the servant, so now the class ends? What is the first thing one should do? Kas ir pirmā lieta pēc šīs te lekcijas, ja cilvēks ir nolēmis, labi, tagad es pacentīšos būt kalpošanas noskaņojumā? Chant at least 16 rounds every day of the Hare Krishna Mahamantra. Skandējiet vismaz 16 apļus Hare Krishnas Mahamantru Give up dienā. illicit sex, meeting, intoxication, and gambling. Atsakieties no gaļasēšanas, apriepinošām vielām un azartspēlēm. Take complete shelter of the bona fide spiritual master. Un atsakieties no seksuālām attiecībām ārpus ģimenes un pilnībā pieņemiet patvērumu pie garīgā skolotāja. And be fully obedient to your spiritual master. That's all you have to do. Saņemiet iniciāciju un pilnībā klausiet, pakļaujieties savam garīgajam skolotājiem. Tas arī ir viss. Just like this video camera here, it's sitting on 3 legs, you see? Kā piemēram šī videokamera stāv uz 3 kājām. If you take out 1 leg or 2 legs, the thing will fall over. You got to have 3 legs, then it's solid. Un ja jūs noņemsiet 1 vai 2 kājas, tad tā kamera nokritīs. So Rupa Goswami gives these 3 legs. It's in the Nectar Devotion, chapter 6. Un Rupa Goswami Bhakti nektārā 6. nodaļā saka, If you will take these 3 legs, you'll become pakka, solid in Krishna consciousness. ka ja jūs paņemsiet šīs 3 kājas, stāvēsiet uz 3 kājām, tad jūs būsiet stabils Krišnas apziņā. Shelter, Patvērums, diksha, and obedience. dikša,
Tad pieņemt skolotāju un sekot viņa norādījumiem. Well, I've accepted a guru, but still I'm miserable. What's going on here? This philosophy doesn't work. One could argue. Kāds var teikt, es pieņēmu guru, bet joprojām ciešu, šī filozofija nenes rezultātus. But wait a minute, you're trying to get by on two legs. Bet pagaidi, tu vienkārši tagad mēģini kļūt You took laimīgs. shelter, you got initiated, but you're not being obedient. Tikai divi aspekti. Tu pieņem patvērumu, tu saņem iniciāciju, bet tu nesako norādījumiem. You can't make it on two legs. The tripod will fall over. Nevar uz divām kājām stāvēt, trīkājas nokritīs. 3 legs are required. Ir nepieciešamas 3 kājas. Shelter, diksha, and obedience. Patvērums, dikša un pakļāvība. What does it mean to be obedient to the spiritual master? Ko nozīmē pakļauties garīgajam skolotājam? Just see Srila Prabhupada's perfect example. Paskatieties uz Šrīlas Prabhupādas pilnīgo piemēru. He was ordered, you must spread Krishna consciousness to the English-speaking world. He took that order as his life and soul. Un viņš saņēma norādījumu izplatīt Krišnas apziņu angliski runājošajās valstīs, un viņš to pieņēma kā svarīgāko savā dzīvē. He suffered 2 heart attacks on the boat and still he didn't give up. He had a return passage. He could have gone back, but he did not go back. Un ceļā uz Ameriku viņam bija 2 sirdslēkmes, un viņš varēja atgriezties, jo viņam bija atpakaļbiļete, bet viņš to nedarīja. He was prepared to die in his endeavor to serve his spiritual master Georgia. Viņš bija sagatavojies mirt savā kalpošanā savam garīgajam skolotājam. A disciple would rather die than to give up serving his spiritual master. That is how dedicated he is. Skolnieks ir gatavs drīzāk mirt nekā pārtraukt kalpošanu savam garīgajam skolotājam. So in this way, if you have shelter, diksha, and obedience, you become a fully self-realized devotee of the Lord. Un tādā veidā jums ir patvērums, dikša un pakļaušanās, tad You will jūs steadily advance day by day until you come to the point where you fully realize Krishna. You can see him directly in front of you at every minute. Kad jūs kļūstat par baktu un pakāpeniski virzāties, progresējat līdz kādā brīdī jūs redzat Krišnu aci pret aci. Okay? All right, next question. Okay, here we have a question coming in from India. Jautājums no Indijas. Premananda Das, my disciple in Mumbai. Gurudev, is Brahma Bhuta the stage for impersonalists according to Bhagavad Gita 1854? Yeah, the impersonalists can achieve a certain level of Brahma Bhuta, yes. Vai jautājums bija no balstoties uz Bhagavad-gītas 1845, Brahma Bhuta ir impresionālistu līmenis? But Brahma Bhuta is not enough. Jā, impresionālisti var sasniegt daļai Brahma Bhutu, bet ar to ir pamaz. To realize I am a spirit, that's a good beginning. Sapjē, ka es esmu gars, tas ir labs sākums. But unless you become practically absorbed thoughts, words, and deeds in pure spiritual activities, you will fall back again to material life. Bet tik ilgi, kamēr ar savām domām, vārdiem un darbiem un ķermeni jūs nebūsiet pilnībā iesaistīti regulāri kalpošanā Dievam, jūs atkritīsiet atpakaļ materiālajā līmenī. Next question. Nākamais jautājums. Yes. Could you please elaborate more on this external obedience and internal obedience? Vai jūs varētu plašāk izskaidrot ārējo pakļāvību un iekšējo pakļāvību? Bahir nasingho hridaye nasingho. It means you must be obedient both internally and externally. Tas nozīmē, ka pakļāvībai jābūt kā iekšēji, tā ārēji. What is your internal? That is your thoughts. Iekšēji tās ir jūsu domas. What are you thinking about? Ko jūs domājat? Are you thinking about devotional service? Ko jūs domājat par kalpošanu Dievam? Are you thinking about awakening love of Krishna? Ko jūs domājat par to, lai atmodinātu sevi Or are you mīlestību thinking uz about Krišnu? sense gratification? Un ko jūs domājat par maņu apmierināšanu? Internal obedience means you learn how to engage your thoughts always in pure Krishna consciousness. Iekšējā pakļāvība nozīmē, ka jūs vienmēr cenšaties savas domas arī iesaistīt Externally, your kalpošanā. words and your actions.
Un ārēji tās ir, tie ir jūsu vārdi un tās ir jūsu Your darbības. external obedience is actually a manifestation of your internal obedience. Un patiesībā jūsu ārējā pakļāvība atspoguļo iekšējo If pakļāvību. you're being internally a rascal, it will manifest in your speech and your actions externally. Ja jūs iekšēji būsiet nejēgti, tad tas izpaudīsies jūsu vārdos un darbībā. In other words, your external obedience is simply a mirror of your internal obedience. Citiem vārdiem sakot, jūsu ārējā pakļāvība ir viens spogulis, kas atspoguļo jūsu iekšējo pakļāvību. If you're lacking in internal obedience, you will be naturally lacking in external obedience. Un ja jums pietrūks iekšējās pakļāvības, jums dabiski pietrūks ārējās. Someone may make a show for a brief time of being externally obedient, to make a show that just see everyone, I am a great Vaishnava. Kāds var ārēji kā tādu izrādi, kā šovu izrādīties, es esmu dižants Vaišnavs. But sometime one can make a show. Jā, uz kādu īsu brīdi tas ir iespējams. But if the internal obedience is not there, they will be exposed in due course. Bet ja tā iekšējā pakļāvība nebūs atbilstoša, tad šī ārējais šovs izzudīs. So if you want to be successful in this pathway, Un tāpēc, if you want to be ja successful jūs in this pathway, vēlaties būt sekmīgi uz šī ceļa, cultivate internal obedience. tad kopiet sevī šo iekšējo pakļāvību. Make your mind very, very chaste. Un padariet savu prātu ļoti šķīstu. No sinful thoughts allowed. Nekādas grēcīgas domas nav atļautas. Mr. Lust, get out. Mr. Iekāre pazūdi. Mr. Greed, get out. Mr. Alkatība pazūdi. Mr. Anger, get out. Mr. Dusmas pazūdi. In this way, you have to chasten your internal obedience. Un tādā veidā jums ir jāšķīst savu iekšējā pakļāvība. And then you'll become an empowered Vaishnava Un tad jūs kļūsiet par spēcīgu Vaišnavu, who can liberate so many souls from the cycle of birth and death. kas var atbrīvot tik daudz dvēseles no šī piedzimšanas un nāves cikla. Would you like to do that? Vai jūs vēlētos to darīt? Huh? Then you do that now. Tad That's my rīkojieties. direct order to you as my disciple. Tas ir mans tieši norādījums jums, kā savai skolniecei. You must now cultivate internal obedience Jums tagad ir jākopj savu iekšējā pakļāvība with great determination, ar tādu lielu apņēmību, with great enthusiasm, lielu entuziasmu and with great patience. un ar lielu pacietību. Because it will take some time. Tāpēc, ka tas prasīs kādu laiku. You have a rascal mind. Jums prāts ir nejēga. You've had a rascal mind for millions and billions of lifetimes. Un šis neiedzīgais prāts jums ir bijis miljoniem dzīvju. It's a wild monster. Tas ir mežonīgs monstrs. But if you make that determination to conquer it, Bet, ja jums būs šī apņēmība to savaldīt, by the grace of Guru and Krishna, you will be successful, I guarantee. tad ar Krišnas un Guru žēlastību jūs gūsiet panākumus. To es garantēju. Next question. Nākamais jautājums. Харе Кришна. Какой должен быть руководитель ИСККОН-центра, чтобы центр развивался отлично? Kādam ir jābūt ISKCON centra vadītājam, lai centrs attīstītos? What should be a leader of an ISKCON center to develop that center? Repeat it for me. What qualities should have a leader of the center of ISKCON? Oh, the leader must be a pure devotee. Līderim ir jābūt tīram bhaktam, And he must be intelligent also. un viņam jābūt arī saprātīgam. Arī. Sincerity and intelligence, those two qualities he has to have. Tātad patiesumam un saprātam. He should be sincere about living pure life of God. He should be very intelligent to see how to manage things properly. Viņam jābūt patiesam savā vēlmē attīstīt mīlestību uz Dievu un saprātīgam, lai redzētu, kā tas to saprātu, un saprātīgam, lai redzētu, kā lietas jāveic. He should not be naive about managerial issues. Viņam nevajadzētu būt naivam attiecībā uz dažādiem vadības aspektiem. He should be a rajarshi. Viņam jābūt rajarši.
A good manager and a great saint at the same time. A good manager and a great saint. Viņam jābūt ir gan labam vadītājam, gan labam svētam cilvēkam. Next. Everyone satisfied? Here we go. Hare Krishna, mans jautājums ir, kā mēs varam pēc iespējas labāk pavadīt laiku, kad garīgais skolotājs ir šeit? What is the best way to use to spend our time while our spiritual master is here, present here? Take every opportunity to hear his words. Izmantot katru iespēju dzirdēt, klausīties viņa teikto. As we sing in the Guru Puja, my only desire is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Tā kā mēs dziedam Guru Puģā, ka man vienīgā vēlme ir, lai manu apziņu attīra vārdi, kas nāk no viņa lotusam līdzīgās mutes. Every opportunity to hear. Tātad izmantot katru iespēju, klausīties. And if there's an opportunity for service, grab it. Un ja ir iespēja pakalpot, izmantojiet, ķeriet šādu iespēju. I remember when I had that great opportunity to associate with the Prabhupada for about 1 week in Atlanta, Georgia, in 1975. Kad 1975. Gadā man bija šāda iespēja veselu nedēļu biedroties un kalpot Šīlam Prabhupādam. I went to every lecture. Es gāju uz katru lekciju. I sat as close to Prabhupada as I could. Es sēdēju cik vien tuvu iespējams Prabhupādam. And I recorded every lecture on my cassette player. Un es ierakstīju katru lekciju savā kasetniekā. And I was just waiting, because there was 300 devotees there. Un tur bija 300 bhaktu. I was just thinking, I want to do some personal service for Prabhupada, but will I get that opportunity? Un es gaidīju, kad gan man būs iespēja, es vēlos pakalpot Prabhupādam, kad gan būs iespēja tā. He had his personal servants, you couldn't go up and serve him in his quarters. Viņam bija savi personiskie kalpi, un jūs nevarējāt iet pie viņa telpās. But I had this burning desire. I wanted to do some service directly for Prabhupada. Bet es ļoti vēlējos, es domāju, kā es tiešām vēlos pakalpot Prabhupādam. And one day I got my chance. Un vienu dienu pienāca mana iespēja. Some scientists came, and one German scientist, Dr. Wolf, he came to attend the lecture. Un bija atnācis kāds vācu zinātnieks, Dr. Wolfs. And he's an elderly gentleman. Bija vīrs gados. He can't really sit down on the floor like everybody else, you know. Viņš nevarēja vienkārši tā sēdēt uz grīdas kā pārējie. So Prabhupada, right in the middle of the lecture, Prabhupada said, somebody should bring him a chair. Un lekcijas vidū Prabhupāds saka, kādam ir jāatnes ir krēsls. And everybody wants to be the one that can bring the chair, you see. Un ik viens vēlas būt tas, kas atnes šo krēslu. Everybody's looking, they looked out in the hallway where no one could see a chair anywhere. Un visi raugās, bet nekur nav krēsla. But I couldn't believe my unlimited good fortune. Bet es nespēju noticēt, cik veiksmīgs es biju. I looked behind the Vyasa-san. Es paraudzījos aiz Vyasa-sanas. And there was a chair, and I was the only one who saw the chair. Un tur bija krēsls, un es biju vienīgais, kas to redzēja. Wow. So I grabbed that. I grabbed the chair. I motioned. It was very packed. Very, very tight, like a sardine can. Es paķēru to krēslu, un visi cilvēki bija So I ļoti had to cieši go like this to sasēdušies. the devotees, make some space here, Prabhus, make some space. Un es palūdzu, lai bhaktas pašķirās. And I took that chair and I walked out in front of Prabhupada and put it down for Dr. Wolf, and he sat on it. Un es noliku šo te krēslu tā Prabhupāds priekšā, un tad, lai doktors Wolfs var apsēsties. That was the perfection of my existence. Un tas bija manas eksistences pilnība. To bring a chair on the order of Prabhupada. Lai paklausot Prabhupādas norādījumam atnestu krēslu. For Dr. Wolf. Doktoram Wolfam. So this way you look for opportunities. Un tādā veidā raudgieties uz Maybe iespējām. one time I got to open the door for Prabhupada when he got in the car. Vienreiz man bija iespēja atvērt durvis Prabhupādam, kad viņš devās uz mašīnu. Just look for those opportunities. You see. Meklējiet šīs iespējas. And Krishna, if you're eager, Krishna will bless you. Un, ja jūs vēlēsieties, tad alksiet tās, tad Krishna jūs svētīs. Now we have a question coming in again from Premananda Das in Mumbai. Yeah. Isn't that serving the spiritual master forming the third
devotees and rendering service for the spiritual master? Or we have to look for just go close to the spiritual master? So should you follow him around like a shadow, just trying to serve him, or should you wait for the authorities to engage you? Tad jautājums ir, vai ir gaidīt, kad jūs iesaist kalpošanā, vai jums pašam ir jāseko, jābūt blakus skolotājiem, jāgaida tā iespēja. The best thing, if you really want to get a good opportunity for service, you approach the authority, in this case, Guru Mataji. Ļoti labi, labākā iespēja ir vērsties pie autoritātēm, dotajā gadījumā pie Guru Mātes, un pajautāt, vai Gurudevam ir kāda, var ar kaut ko pakalpot. You know, you could open the door or something like that. There are so many disciples, everybody will run for the door. Ja ir tik daudz bhaktas, tad viss skries durvis vērt vaļā. So now we have a question from Premananda. Srila Gurudev, only by devotional service one can understand Krishna. Jautājums tikai veicot kalpošanu Dievam ir iespējams apiekt Krišnu. Then he said something about university degrees. Prabhupada comments, university degrees, Prabhupada's comments are not helpful. Is it possible to develop and learn some material subjects knowledge? He's wanting to know if is there any value to getting a degree from a university? He's wanting to know. Jautātājs vēlas zināt, vai ir kāda jēga iegūt kādus grādus universitātē. Well, you're asking a college dropout. Atbildi jūs jautājat cilvēkam, kurš ir atstājis augstskolu, kurš ir sapratis, ka tā mācīšanās augstskolā nav īpaši iedzīva. However, if you want to pursue certain types of occupations, taču, ja jūs vēlaties dzīvē ieņemt noteiktu then a college degree can be helpful for your livelihood. Vai veikt noteikti darbu, tad noteikti izglītība koledžā var palīdzēt jums uzturēt savu dzīvi. For worker class people. You want to be the worker class. Ja jūs esat strādnieku šķirā, tad jā, tad tas var palīdzēt. My nature was not worker class. Es pēc savas dabas neesmu strādnieks. My nature was to be a Brahman and spiritual teacher. Mana daba ir būt brahmanam, garīgam skolotājam. So I didn't go the worker class university degree route. Un tāpēc es necentos iegūt universitātes kādu izglītību. But if you're in a position where you have to be worker, by your situation, you need some kind of career in the material world, then a degree can help. Bet ja jums ir tāds stāvoklis dzīvē, ka jums ir nepieciešams, lai uzturētu savu dzīvi noteikti karjera, tad izglītība noteikti var palīdzēt. It's for worker class type careers, you see. Tas ir tādiem cilvēkiem, kas ir darba. But if you want to be an entrepreneur, a businessman, it's not necessary. Tas ir, kas ir tāds strādnieks, bet ja jūs, piemēram, esat uzņēmējs, biznesmenis, tad tam nav. Do you have a college degree? Yes, I do. You do. Did it help you in your radio station career? It's not related to my occupation. Yeah. So it can be utilized, but it's not necessary. Jā, tā var būt, bet although I can add that devotees who were in college when they surrendered, Prabhupada hadn't finished, they would finish their degrees in many cases, just to sake of accomplishing something. Bet es zinu noteikts gadījums, kad studenti pievienojās, kļuva par Šrīlas Prabhupādas audzēkņiem, un Prabhupāda vēlējās, lai viņi iegūst šo te diplomu, lai būtu šī te, ka viņi ir kaut ko sasnieguši dzīvē. And Prabhupada also encouraged us to preach to the college students because they do have some material qualifications. Un Prabhupāda arī mums ieteica sludināt koledžu vai tātad studentiem, jo viņiem noteikts kvalifikācijas ir. I know in Pune there's a big center with like 300 brahmacharis. Indijā, Punē ir liels centrs, apmēram 300 brahmachari. And they require you to have a university degree to be a brahmachari. Un tiek prasīts, ja jūs vēlaties būt tur tajā centrā brahmachari, jums ir jābūt universitātē diplomam. Also after graduation.
Un jums ir jābūt arī pēc mācībām, pēc diploma iegūšanai, jābūt noteiktai darba So you pieredzei. can pay back your student loan. Your parents aren't stuck with your student loan. Lai jūs varētu apmaksāt to mācību kredītu, lai tas negultos uz vecāku pleciem. So they have very high qualified men who got university degrees, they have professional work experience, and they've renounced everything to become brahmachari. Tātad viņi ir ļoti kvalificēti. Viņiem ir diploms, tad viņiem ir praktiskās dzīves pieredze, darba pieredze, un tad viņi no tā ir atteikušies, lai kļūtu par Very, brahmachari. very successful temple. Un ļoti, ļoti sekmīgs templis. They actually, the brahmacharis are so well trained, they send them out to preach in other temples as well. Un viņi tik labi apmācīti, ka viņus sūta sludināt uz citiem tempļiem arī. It's like our Vajrakishore, he finished his college degree. Kā piemēram, Rajkishors ir saņēmis diplomu, You see, and then he became a brahmachari. un tad ir kļuvis par brahmachari. So there's nothing wrong with university degree. Nav nekas nepareizs diplomā. Although it's not required to go back to Godhead. Lai gan tas nav required obligātais to be noteikums, lai atgrieztos pie Dieva. Some of our most learned and erudite scholars like Jayadeva Swami, he doesn't have a college degree. Tā ir ļoti augsta līmeņa skolotāji, kā Jayadeva Swami. Viņam nav nekādas izglītības, augstskolas izglītības. Лабрит, доброе утро, Махарадж. Я хотел спросить, а если человек старается, практикует, у него чистые мысли, а потом, даже бывает и у Махараджа, что там был случай, вдруг какие-то вот эти самскары, плохие мистеры берут верх над разумом, и получается там вожделение какое-то стало преобладать или еще что-то. То есть что делать в этом роде? Скажем, есть, которые преданные, очень болезненно это воспринимают и уходят даже из сознания Кришны. Jautājums ir, ko darīt tad, ja ir piemēri, kad cilvēkam ir bijušas šīs labās domas, bet tad kaut kādas sliktās domas ņem virsroku un cilvēks krīt un ir uz baktām tas atstāja iespaidu un citi tā to redzot, piemēram, īpaši, ja tas attiecās uz kādiem līderiem, atstāja iskonu. What to do in the cases when, let's say, there is a devotee or there is a leader of our movement with pure thoughts, and then suddenly some bad thoughts take over that person, and that person falls down, and that affects other devotees because seeing something like that, they could and they sometimes leave this movement. How to act in this? You be the pure devotee. Jums jābūt tīram bhaktam. And by your influence, people won't lose their faith. Un jūsu ietekme palīdzēs tad cilvēkiem. Okay, our time is up. Mūsu laiks ir. And we thank you all very much. Šodien beidzies. Paldies visiem. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Shriman Sankar Shandas Nitya Maharaj ki jai.